Tātad par waypointiem. Ejam pie misijām. Spiežam plusiņu, taisam jaunu misiju. Waypoint misija. Izvēlamies drona modeli. Atveram kartē vietu, ko gribēsim kartēt. Pieņemsim te kaut kur. Spiežam punktu 1, 2, 3, 4, 5 un tā tālāk līdzīgi kā kartēšanas misijām. Pie seja foto abas ķiksīšas ārā. Ejam uz leju, te viss paliek kā bijis. Take off altitude 30 metrus varam uzlikt. Speed varētu palikt pats. Augstums, kādā tiks veikts lidojums, liekam atdrošinas 30 metriem. Tik tā labi. Aircraft jaw, te mēs liekam walk jaw asi. Gimbal control manual. Pārējais viss izskatās astēm kāds ir, jā. Ok. Misija gatava. Pēc šeit ir jāliek drons, teiksim, kad sākam lidojumu, jābūt ir jānoliek uz zemes tieši, kur ir sākuma punkts. Tāpēc vienmēr izvēlēsies sākuma punktu, kur ērti tiec klāt. Un tos rūtus zīmē tā kā perpendikulāri saules paneļiem. Un drons ir jānoliek arī ar skatu tieši no sākuma punkta precīzi uz otro punktu. Lai viņš, teiksim, paceļoties ar priekšu lido uz otro punktu, tad viņš sāniski lidos uz 3. punktu, atmuguriski uz 4. punktu, sāniski uz 5. Uz priekšu lidos uz 6. sāniski uz 7. un atmuguriski uz 8. punktu. Tādā veidā viņš visu laiku būs kā perpendikulāri paneļiem no vienas puses. Tas arī viss, sākam misiju.